Reko San Francisco, viens no populārākajām fotokameru veikaliem. Pārdodās gan filmiņas, gan digitālie, visu, ko gribās. Un, kā pārdevējs teica, filmiņas atdzimst, kļūst dārgākas. Ļoti daudz polarīda, kas man pārsteidza. Reko filmiņu aparāti, Nikoni, bačas, atkal polarīdi apakšā daudz. Reko Nikoni visādi un Canoni filmiņu. Reko point and shoot. Point shoot keep forever. Reko uzreiz mēģina filtriņus gan man ietirgot, gan pārējiem. Saulenes, bačas, atmiņu kartes. Pats šķiltavs, Reko tirgojās. Šitā zīmīta baiglavā, man tādu vajadzētu. Nu ko, te viss kaut kas arī pulksteņi. Reko tur arī stāv Leica M6 kaut kāda limitētā pa $12,000. Viss, Reko, filmiņu plaukti. Pilni. Nu, forši veikaliņš. Magnētiņi. Nu, gribētos Latvijā ar kaut ko tādu redzēt. Nu, MD Foto un BFS iet uz kaut ko tādu, uz līdzīgo. Un atkal visādas retro kameriņas aiziet. Visādas mazās, lielās, vecās, jaunās. Rekord spoguļu kameru, Nikoni, rekord filmiņu, Canoni, Nikoni, rekord vesels plaukts ar flashmetriem. Reko, protams, binokļi, čemodāni, statīvi, somas. Ekrāni es nesaprotu, ko te dara. Rekur strāpi visādi interesanti. Pat kaut kādi vecie zemūdens keisi. Reku visādas filmiņu. Filmiņu objektīvi, pilns ar visu kaut ko. Nu, foršs veikaliņš ar savu atmosfēru. Nebūtu man jāfočēs, varbūt mēģinātu atvērt ar kaut ko līdzīgu. Uz somas. Man vienmēr patīk visās valstīs, kuras esmu pafilmēt. Tagad pirmais būs. Žēl, ka iepriekšējos nebija pafilmējis. Tagad mēģināšu visur, kur ceļošu, pafilmēšu, kā izskatās. Nu, veikals ļoti foršs. Bet, nu, dīvaini man pārsteidz polaroīdi uz urrā iet. Rekur point and shoot mazie. Kādu suvenīriņu vajadzētu nopirkt. Tur jau aiziet mums blakus. Nu, šitāds. Camera Zone, Art and Gallery, ķīniešu rajončikā. Un kas man vēl baigi patika, ka blakus ir aiz sienas tāda stilīga fotosiena, pie kuras uzreiz tu vari kaut kādu foršu bildīti uzfočēt. Nu, inčīgi. Un jautājums, vai citās pilsētās ar tādu apskatiņu uztaisīt interesantiem fotoveikaliem. Paldies un čau!